Elektrum dabasgāze izvēlas jau vairāk nekā 50 000 mājsaimniecību. Pievienojies elektrum.lv. Labvakar, sestdienas vakarā 8:30 šeit TV3 ziņu studijā Edijs Bošs. 24. februāris, jau 2 gadus šī diena ir ierakstīta vēsturē. 730 dienu kopš Krievija sāk asiņaināko konfliktu Eiropā kopš Otrā pasaules kara. Ukraiņus salauzt viņiem neizdevās, un par to esam pārliecināti neizdosies. Ar atbalsta akcijām visā Latvijā šodien piemin karā kritušos ukraiņus un godina tos varoņus, kuri joprojām turpina cīnīties par savu zemi, savu neatkarību un vienlaikus visas Eiropas brīvību. Turīgajā Pierīgā atkal briest šķiršanās skandāls. Tikai pirms dažiem gadiem apvienoto Mārupes un Babītes novadu politiķi grib sadalīt pa vecam. Aptaujas dati liecina, ka katrs 6. Latvijas iedzīvotājs labprāt mainītu savu mājokli, bet tomēr nespēja to atļauties. Skaidrosim, kādēļ izveidojusies šāda situācija un kāds ir kopējais noskaņojums kreditēšanas tirgū. Tā vien šķiet, ka pavasaris jau ir iestājies, jo gaisa temperatūra gan nedēļas izskaņā, gan nākamajā nedēļā būs +7, +9 grādu robežās. Par to plašāk laikziņās. Pieminot Krievijas pilnamēroga iebrukumu 2. gada dienu, Ukrainas prezidents līdzās vairākiem rietumvalstu līderiem šodien piedalījās atceres pasākumā, kurš notika ļoti zīmīgā vietā.